Nu, te jūs redzat aptuveni to apjomu. Ja? Šajā noliktavā mums ir apmēram 75 miljoni olām iepakojums. Šo noliktavu mēs izrotējam aptuveni mēnešu laikā. Laipni lūgti Baltikovo, Ziemeļeiropas lielākajā olu un olu produktu ražotnē. Un prieks, ka mēs esam 100% Latvijas kapitāla uzņēmums. Pie mums strādā vairāk kā 3,5 miljoni vistiņas, gan jaunputni, gan dējēji vistas jauni. Mēs eksportējam mūsu produkciju vairāk kā uz 20 valstīm. Šeit ir ļoti interesants un svarīgs process. Notiek 16 āmurīši izklaudzina katru oliņu un pārliecinās, ka olai nav mikroplaisas. Ja runā par gāzi un gāzes patēriņu, galvenais mūsu gāzes patēriņa posteņi ir šķidro olu pārstrāde, pasterizācija, vārīšanas olu cehs. Šeit mēs redzam mūsu olu vārīšanas līniju, kas ir viena no modernākajām visā pasaulē. Un, protams, ka mēs vāram olas ar gāzes palīdzību. Ja? Tas ir aptuveni 500 tonnas katru mēnesi. Tā, nu te ir ļoti daudz olas īstenībā. Tur mēs varam iet arī. Nu, te jūs redzat, cik ļoti automatizēti esam. Šis pats ir Latvijā būvēt robotu, vispār inženierija un šajā lielajā mūsu cehā, kur mēs sašķirojam gandrīz 200,000 olas katru stundu, rūpīgi pārbaudam, strādā tikai 11 cilvēki. Tā kā cenšamies arvien efektivizēt visu procesu. Un vai jūs zinājāt, ka mēs arī ražojam paši savu gāzi no mūsu kūtsmēsliem, jo mūsu vistiņas ir dikti čaklas, viņi saražo ar 70,000 tonnas kūtsmēslus, no kā mēs saražojam gadā jau aptuveni 100,000 megawatstunnas biometānu, kas ir dabasgāzes analogs, tikai ar zaļu izcelsmi. Mēs šobrīd apsveram arī nākotnē varbūt mūsu autoparku daļēji pārsēdināt uz gāzi, jo mums ir ļoti labas piegādes loģistikas visā Baltijā, un tā ir distance, ko ar gāzi darbināmas kravas mašīnas ir iespējams realizēt.